to bīturs tirgoja. Pats neslīpēja. Tur notika p***ēts. Офигенно labs džipiņš, X5 leģenda. Hei, nu, es jau atracis vienu no bīteriem. Šitais bīters, 2-3 2005. gada. Tūlīt likšu sesā par 2000 eirikiem. Paņēmu, man liekas, 1100 viņu. Jā, tur peļņi sanāk 200 eiriki, bet, nu, tās kāds ir, tāds ir. Kam bīters, kam ikdienas autiņš der, kad rūc kaut kādu plasmas motoru telpā pievibrē, jāapskatās būs iedzīšu garažā. Rekur, te tāds nepatīkamākais rūs sāk nākt ārā. Durvju apakšas ir ok. Nu, visas arkas tādas. Bet, kā saka, bīterim tas netraucē. Šī ir laba. Tad durvju apakša arī viss labi. Un te stūrīts nāk ārā. Un bagažnieka vāks. Neapskatās, kas bagažniekā darās. Lai viņš ir piesalis. Tikko izrupu ārā viņu. Jānoskala darētu. Kāds salons. Man nepatīk, ka šitie ir. Kas tu vispār apakšā darās? Kas tu darās? Parasti jau, jā, ieplīs. Bet tas varbūt dar šī. Vai uzliks šis dar tā. Sēdekļu apsilde. Mūzikas sistēma. Labā. Mazā navigācija, no kā jēgas nav. Nu, tāds saloniņš. Tā kā priekš bīteri ļoti, ļoti labi. Šitais foršais pārsēdēs, man liekas, ir Aftermarkets. 6 kārba. Nobraukums 336. Tā kā, jā, Anlijās logā reku plaisa. Pa lielam jānomaina loks un var mēģināt iziet skati. Un darēt to plasmasu vibrāciju noņemt, tas man beigas nepatīk pārējais. Tur degvielas tur tik maz, pēc kaut kā busā stāv degvielu kaniņi. Ieliešu degvielu iekšā. No 2-3 dīzeļiem 46 tas būs man pēdējais. Reku roku X vaļā, jānomaina rīt ziemenes jāuzliek. Un te ir kaut kādas, bet nu, tādām braukt. Tāpēc nes viņu kustinājis. Normāli te 50, ne? Reku te man 20 cm un te vēl tik pār 40 cm sniega gandrīz vai. Tātad ir šis 3-strīgais, X-Drive 46. Jāuzbildē visiem jaunas bildes jāuztais. Šo pirmo sēriju beidzot dīšas numuru salīdzināšanu. Atnāca dokumenti, bet nav pilnvērtīgi. Mēģināsim dabūt otro dokumentu daļu, tā kā divas mašīnas ir iesalušas. Šis bīters 36. Ja es varu saprast vispār, ka tas ir 36. Jāuzliek ziemenes. Jāliek svaigas bildes un tur tas 39. Es gribu atrakt šo vaļā. Tikai man problēmas ir ar šitiem uzgriežņiem sudravēniem. Pazaudē uzgriezni. Nevis uzgriezni, bet galviņu. Nevar atskrūvēt, braukšu te pat tās pēdorda, mēģināsim dabūt vaļā. Gribās aizbraukt uz ziemas trasīt, ar paslīpēt. Tad to bīturs tirgoja, pats neslīpēja. Kas tā par lietu, ne? Šodien svētdien aizbraukšu ciemos uz Jēkabpili uz aizkraukli. No rītdienas ķeršos klāt cītīgi darbiem. Nu arī tā Toyota stāv. Ingus atveda uz tirgošanu, atstāja. Starp citu, jā, laikam bija 7. gada, 2.3 D4D, Auris, pa 3200, 257 nobraukums. Diezgan arī dzīvs eksemplārs. Tā kā kam vajag arī tāda autiņa ir. Bet, nu, es koncentrējos uz BMW un kādas tuvis piesnieguši. Tā jau skaisti. Kamēr nekur pašam tālu nav jābrauc, jātīra pagalms vai mašīnas jātīra. Es vēl nepaspēju vēl 12 izdzīt no garāžas, līdz ar to garāža man ir aizņemta. Tu, kur domāts ieziemot pie Keneta vai pie Erika, vairs jau iekšā netiks, viss ir aizsnedis. Tā kā slinkums dara savu vai laika trūkums, pats sev problēmas taisa. Tā kā tā. Nu, ko ziema iet pilnā sparā, iedarbināju X-u. Tu iebraukšu jaunas ziemenes likt. Es izliku no krājumiem tādas ziemenes. Protektors ir, bet cietas, bet lietie diski. Likšu uz Batmanu, reku Domkrats. Pierreiz redzēs, kādi viņam ir sliekšņi, dzīvi vai nav dzīvi. Man tur ir vēl viens ziemenes, bet tos likšu laikam uz sarkanās vai tirgošu tāpatās, jo tie tās vēl labākas. Un šeit tomēr lietie izskatīsies labāk. Tā kā tā, tu tās liksim klāt un jau parādīšu, ir dzīve vai nav. Kā redzat, pacēlas esu, tā tas liekšņi dzīvi, kur koelis var redzēt. Tā kā normāls ziemas bīters, uzlikšu ziemas, nobildēšu ar sniegu, labi. Bez sniega. Un tad jau likšos sesā, varbūt attaizies. Kā jau redzat, 1, 2 gatavs. Tagad jau trešā riepa. Un jau ceļās jau priekšu gaisā.
tā kā sliekšņi ir viss kārtībā, izturē pārbaudi. Jāizbrauc nomazgāt, šito, man liekas, es jums jau rādīju, sīkāk nerādīšu. Ķeršos nākamajā klāt, tad tos parādīšu. Neatceros, es jums rādīju šo, vai nerādīju, X5, 7-vietīgais tas. Tikko nomazgājis, sabildēju, uzliku jaunas riepas rekur. Riepas izmaksāja 400 eiro plus uzlikšana. Vai iesilpēju, ka tā šeit brauc. Ir aizskariņi, gaišais komforta salons, ekrāna aizmugurē, DVD players aizmugurē ieliks. Nē, bet tagad tur krēslu vietas nav. Uz priekšu bīdās, rekur krēsliņš. Hobā. Un var normāli sēdēt. Nu, protams, tikai bērni. Pieaugušiem tur darīt nav ko. Kas forši šitiem, kad 7 vietas, krēslus var bīdīt turp šurp. Nobraukums diezgan maziņš. Oriģinālais pierādāms 242 000. Sēdekļu apsilde, lielais ekrāns ar defektiņu vizuālu. Tāds salons ir pasēdēts, bet, nu tā liekas, ka pasēdēts, bet sēdekļi regulējami ar atmiņu. Diezgan dzīvs, labs aparāts. Pats vizinos tagad. Bija pneima beigta no restaurējuma, ko jūs jau redzējāt. Ko es vēl viņam darīju? Man vēl nobeidzās prauslas. Prausla vēl kaut kāds sīkums pataisīja, vēl 400 eiro ieliku. Pneimas bija 260, sprauslas bija 400 eiro. Nu, sagatavoju skatei, izgāju skati, uzpulēju, uztaisīju ķīmisko, redzēju, cik viņš bija netīrs. Turis forši aizsila. Ja bembis. Tās tā kā, tagad iznos ieliku tirgoties pa 13,5. Pa 13,200 ar vasarinēm nevienam nevajadzēja, ieliku pa 13,5 ar ziemenēm, redzēs, vajadzēs vai nevajadzēs. Kāpēc tik dārga cena? Pirmkārt, pats pavizināties gribu, otrkārt 7 vietas. Ieiet Vācijā un paskatīt, cik maksā ar 7 vietām sakarīgs X. Nemaz nerunāju par tādu nobraukumu. Un jā, viņš ir oriģināls. Tā kā došos tagad jānomazgā bītes, jeb betmens, lai varētu ielikt ar jaunām bildēm, ziemā, nevis vasarā, kā saka. Uzliku ziemeni, ko es jums jau rādīju. Šitais iet uz kārvašu tūlītās un šobrauc skatīties tūlītās. Tā kā darbiņš ir ko padarīt, jāķers pie darba. Opšana notika pīķēts. Nu kā sakot, normāli. Rekur bija sniegs, rekur paiešu malā, lai varētu redzēt. Un viņš tudu. Tāds klūcis milzīgs bija, ka te vēl var redzēt. Knapi varēja pacelt. Un, protams, te stāvēja man 39. viens no. Es nezinu, kur viņš rāda. Opšana tāda bedrīte. Nezinu, vai varēs redzēt. Nu, vai nu jābrauc būs pēdējie taisnot, vai ar kājām pataisnot, kā es domāju. Šis tomēr man nebija kā bīta, es domās, bet kā normāls aparāts. Man pašam patika. Un arī kā no iekšas izskatās. Pilnīgs pisēts. No tā. Reinis kā vienmēr nezinu, kurā vietā jāiekārt. Vienmēr visu aizmirst. No tā. Sūdi gadās. Labi, jātais būs. Bet nu, dožamies tagad pie Edvarda. Kā nekā brīvdienas tuvojas, jāsagatavo bīters. Gribēju iekšā iefilmēt, ierunāt, bet tur atkal mūzika skan, lai monetizāciju nenoņem vai vispār ļautu YouTube publicēt. Tā kā brīvdienās gribu ar mašīnu kaut ko bīteri pavizināties, es, Lašara, pazaudēju uzgriežņus vienam diskam. Tagad Eduards metina klāt kaut kādīgi mēģina dabūt nost. Vienu dabūju, vēl palika 3, pārējā man bija normāli. Tā kā šeit atbrauca 3 ziemenēm, 1 vasarini. Nomainīs, te rītdien jāblieš uz Jēkabili. Es tikmēr vizinos ar X. Abi braukšu. Tagad maksāšu par X3 skati. Un. Jā, jāiziet pēc šodien vakarā aizbraukšu pakaļ. Viņš viss ir gatavs. Un jāiziet skats un pirmdienā skatīsies jau viens. Tātad X3. Ko sataisīja? Ielika jaunu akumulatoru nobeidzās. Lukturas aizmugars savada kārtībā. Priekšos lukturas savada kārtībā. Gan meistars nepamanīja, ka ksenos nedeg. Tur nāksies lampiņu nomainīt, cerams, ka nav bloks vainīgs. Kas vēl? Bija vibrācija, reduktorā eļu nomainīja, razdatkā.
tūlīt izbraukšu, bet man liekas, ka jau ir pazudusi tā vibrācija. Nu, tas arī viss. Nokraušu šo, un tu man stāv tālāk. Sportinieks jāuzina sportinieks, rītam liežam uz trasu. Maucam? Nu ko, esmu jau Jēkabpilī, griežos nost uz trasi, cerams, te kāds būs. Varēs normāli pavizināties. Aizdzēl no tāluma Kenets, bet viņš kā trases uzraugs. Joelis, Hartmanis ar 39. Normunds Švābe, L riepas. Tā kā kaut kas jau te bries, kaut kādi 3 aparāti ir, par ko pabraukāt. Mēs te pa vidu noparkosimies, nebūs labi, man liekas. Šitā te. Kur atbrauc uz trasīti, nokrāvies esu, Hartmanis ir, Švābe, trasīte, izskatās diezgan lēna. Jābrauc virsū. Slēdzamies klāt ar planšete vēl. Baigi teikt, neko daudz nevar redzēt. Jā, tiešām. Treniņš bija foršs, vairāk kā pusbāku nobraucām, pāris kontakti bija. Bankas reku mētājies, pa priekšu atbīka dabūja, bet es domāju, ka būs trakāk. Jākraus virsū, aizvedīšu uz L riepām autiņu. Rekur ledbāru uzliks, jo nākam piekdien nelielas sacensības te Jēkabpilī būs lūsis. Uz laiku uzbraukšu, bet jūs jau zināt, es jau braukšu slīpi. Parādīšu, kas un kā. Jā, bija jāstopēs, jāiziet parunāties. Eka šo tandēmu pabrauc. Tā mums sānā šeit ielika biki, bet nekas traks izskatās, ne man, ne viņam. Paldies Artūram Hartmanim, Normundam, pabraucām smukus tandēmus, vēl te dažus. Tā kā tā. Jāatbrauc uz mājām, rīt uz aizkraukli un pirmā sākšu Perekupa lietas tālāk. Labi, tad ķeramies pie Perekupa lietām. Pirms brauc projām, reku atstāja pusīties tā saucamo, pie daudziem jau zināmiem L riepas, jau daudz redzēja Vīto kanālā, viņas Normunds Švābe, vai ko viņa drapaks, tikko nokrāvies. Atstāšu pie viņa, uztaisīt palīdzēs, viņš man sūlas pastiprinātājām kaut ko pazuda, un galvenais uzliks ledbāru. Tā kā jā, jādod atslēgas, lai viņš var kaut ko uztaisīt vēl labāk, un lai piekdien kaut ko uzbrauksim. Labi, braucam uz Rīgu, Salaspili, drīz jāstrādā. Atbraucu pie Eduarda, atvedu Iksu, pirms katras gatavot. Ingus nopirka no manīm, es viņam pārdevu Toyotu, žurku, tā kā palika bez mašīnas. Pēc sievas paņēmu X3. Un es atbraucu savākt šo žurku, sataisīja spogulē, kur uzlika, kārbu nomainīja. Ko vēl tur bija, nerādīja degvielas rādītājs, izrādās pilna bāka. Man palika vēl daži sīkumi, tipašā griesti, vizuālie, pagaidām aizbraukšu mājās, nolikšu, noskalošu, lai vēl sāls neparādās. Un tad jau redzēs, tirgot vai atstāt, bet pagaidām domāju atstāt. Svaiga žurka. Tikko atbraucu mājās, paklausies kā rūt. Jau gofrus samainīja, sveces samainīja. Tā kā tagad viss kārtībā. Kās par žurku, jā, nu rekur, jā, kāsas ir, nu, lakatas ir skaidrs. Skatu, ka vispār nav rūsas, izbraucu, viss blīvi, viss forši. Es nevaru beigt priecāties, viņam dalītā klimata kontrola, maģītis. Nu, šitam ir klauda prasa, nezinu, atstāt šito vai no Betmana ielikt. Nu, tiešām tik patīkam braukt. To es atstāšu pagaidām sev, lai stāvu kolekcijai, kā saka. Nu, tas ir, man liekas, normāli, ka pastāvējis benzīnieks. Tā kā, jā, nu, durvīm, slieksnī bukte un šeit. Un tāda vizuāla krāsas, un jātaisa. Sakiet, kaut kur krāsot pa dārgo, vai pašam mājās krāsot, vasēt tādu, vai tirgot, rakstot komentāru, ko saka, un cik tāds vispār eksemplārs tādā stāvoklī maksā. Ar oriģināliem 120 000 nobraukumu. Kaut kad iepriekš redzējāt, tajā lielajā sniegā, tur stāvēja arī 3.9. Tad man nesnāca pielējis, akumulātors galīgi beigts. Sniega daudz, tā ir pusotru nedēļu tu nostāvēja ar bagažnieku vaļā. Reku sekas, kāpēc bagažnieku neatstājat vaļā. Un tagad var parādīt jums. Noskaloju,
un tu numuru salīdzināšanu braukšu taisīt un varēšu jums piedāvāt par 2100 eiro. Es viņu nopirku par 1100 eiro, 700 piegādi, tāpēc arī tādā attiecīga cena. Pa pusē bītas, pa pusē sev var braukt. Nobraukums 240, saimnieki arī tu parādīšu patīkami. Tā, vienīgi braukšana bija kā bija iepriekšējiem saimniekam. Te bukte, tur bukte, rūsiņas šeit rekos mēs patīrīs sāk parādīties. Kur jau stūrīšos rūsa sāk parādīties. Tāds salons, auduma salons, automāts, tādas foršas stūre, nezinu, oriģināli nāc, vai droši rakstīt komentārus, vai pie tās komplektācijas tāda stūre nāk. Tomēr vērtība, jā, 241 nobraukums, sēdeklis tāds. Nav nevainas, braukt forši rūs smuki. Es tikai nomazgāju viņu, tas arī viss. Uzliku akumulātoru lādēties. Tagad smuki lēc. Te stūrīšas parādās, te ir vēl pagaidām ir ok. Te tā, viss. Kur te rūsa parādās. Šeit var parādīt. Te nekā nav, ar te kaut kas ir darīts. Te smuki, tur nekā īsti nav. Man žāvējās bagažnieks vēl. Parkingi strādā. Te ir šādi, te jau sāc ir kaut kāda rūsiņa. Te atkal viss ir kārtībā. Jā, tur ir viss kārtībā. Un te buktas pārnā. Nu, tā kā buktīts ir. Kā var šī tik pretīgi nokrāsot diskus? Es nezinu, man nepatīk. Bet, nu, kādam varbūt patīk. Bet paši par sevi diski smuki. Kaut kādas ziemenes ir. Tāpēc iekšā parādīšu papīrus. Nu, viņš 2001. gada. Jā, Kruķilkas rādījā. Pilns ar papīriem. Kopā ir bijuši 3 saimnieki. Pēdējais no 22. gada. To gandrīz var neņemt vērā. Tas gan jau arī sabojāja. Bet pats galvenais ir, kur vecais brīvs. Un te var redzēt, pirmais saimnieks ir 30. gada bijis. Un viņš brauca līdz 2003. gadam. Un tad nopirka 39. gada. Un tad līdz 22. gadam braukās. Tā kā šie 2 saimnieki bija opīši. Kas saka, brauc uz kurienu jūs varat uz fotografizēt. Kur papīrīši visādi ir. Ķīnas skepholders. Nu, tikmēr lietas sensori nav. Rūts smuki, nav nevainas. Tagad ir braukšas numuru salīdzināšana. Pierreiz varēšu pastāstīt, kā viņš ir. Jā, par gan kā vienmēr lūk tīri tās lotiņas pusbeigtas. Man braucās jau patīkam, man jau patīk. Man jau vispār patīk 39 ar 3, 6 cilindnieki, pareizāk sakot. Vajag forši braucāt. Tikmēr es pavizināšos, kamēr es tirgošu jums. Šits iet labi. Šits labāk iet nekā tas unīts. Unītam jāskatās, jāsās pie kompiem būs. Kas viņam pie vainas ir, kas nav. Ļoti patīkami iet. Es esmu patīkami pārsteigts, tad cits nebija ar viņu iepriekš braucis. O jā. Tā kā kam vajag labu aparātu, to vēl pie tam 30 litru degvielas iekšā. Pagaidām, kamēr neesmu nobraukājis. Bet, tu ir uz ogri jāizbrauc, salīdzināšanu. Tā kā jā, es jau tiktu kā tagad ielikšu video, nezinu, vai viņš vēl būs vai nebūs. Smuki slēdzās, viss man tiešām patīk. Smuki, jā. Otā, jāliek numuri virsū. Asturs pastiprinātais bija, ka piegauda, jāapskatās šķidrumu vispār neesmu baudījis. Bet tā kā, tas jāiecina garžā. Tā kā tā, jā, kamēr nebeidzās šis video, šitais man bija iekšā, žāvējās. Tikko biju numuru salīdzināšanā ar to kapeiku. Tur ir prikals tāds, ka Nīderlandietis man visu papīrs nav atsūtījis. Aizsūtīts ar CSD palīdzību, lai atsūta otro daļu, lai var normāli visu reģistrēt. Tā kā gaidam ziņas, un te jau būs video par to pirmo sēriju tālāk. Uzkrās uz piekabes esmu pirmo sēriju, gandrīz esmu pierģistrējis, braucot uz ogri, man pazuda jauda. It kā DPF kļūda, tagad vedīšu servisu, mēģināšu atdzīvināt, un te jau pastāstīšu, kas un kā. Pa ceļam savāksim X5 un vēl vienu Land Roveri, parādīšu, kas un kā. Tā kā ķeramies pie darbiem, braucam, aiziet. No tā darbiņus turpinu, nodzinu pirmo sēriju, atbraucu pie jauna meistara, pie Vaļeras tā saucamā. Man Denis ieteica atzīt mašīnu šejieni, redzēs, kā taisīs, ko, kas cik maksā un kā sataisīs. Ekur BMW. Будет. Привет, а тут? Да, он пропал куда-то. Потом тормозов нету.
Валера? Да, это Валера, привет. Сейчас нечего достану. Nu, ko, atdevusi pirmo sēriju uz remontu, redzēs, kas un kā tur būs. Tagad braukšu pakaļ X5, ko es redzējāt, ka es paņēmu Nīderlandē. Jā, pilna eglīte man aizgāja. Bet degvielu jāpielī. Tā kā tā, bet to X5 paņēma, ko jau iepriekš redzējāt bieži manā video. Denis, čau. Autoperekupe. Jā, tā kā viņš viņu remontēs, kā viņam iesu droši viņa kanālā apakšā būs. Cik es nopelnušu beigas arī redzēs. Jā, jo šoferis pateica, ka nav. Atpakaļ gaitas nav. Nav, jā, bremžu arī nav, bet to mēs jau redzējām. Bet es teicu, lai tas turks vana bija pieslēdz pie aparatūras un sataisa tās bremzes, bet attiecīgi viņš pat nebija sagatavojis dokumentus. Daļa dokumentus jau ir iedevis un daļu vēl nav iedevis. Tā ir dzīve, ko lai daram. Tā kā jums liekas, ka mēs nopelnām tur 100 līdz 500 eiro, ka tā ir viegla nauda. Ņifigā tā nauda. Ne katrs gribas sēdēt un remontēt to mašinu. Cilvēki, ko grib? Viņš grib nopirkt un braukt, nevis sēdēt servisa. Tāpēc par to arī jūs maksājat, ka jāsaž servisa mums. Viso. Jā, un tas pats dokumenti jāgaida, jāsūta, jākārto. Gribat paši? Lūdzu. Let's go! Viens no dārgākiem tiltiem Latvijā. Varu teikt, ka pa Dubaju braucam, jā, Artur? Jā, viņš nelien Latvijā, bet Eiropā dārgākais. Cik viņš izmaksāja, neceries? Dafigā miljonus vai miljardus pareizāk. Nu, tā vienkārši Arturs un es nesen bijām Dubajā. Tur pa 3 mēnešiem tiltu uzbēž, Džeki. Šito cik 10 gadus projekts un tā 10 gadus, kamēr visu sazogu. Bet, nu, ir okei. Vienmēr būs labāk tur, kur mēs nesam, vai kā tur. Jā, un vienmēr var atrast kļūdas citiem labāk. Nekļūdās tie, kas neko nedara. Tā kā, ja jūs kaut ko esat iedomājušies, ka laba ideja, droši darat, cenšaties. Varbūt sanāks. Kā arī katra valsts ir savu plusi un minusi. Nu, ko jām skatīties? Pirmo, ko es redzu, viņam skatīties apakšā tie riteņi, ja? Tas ir Behams Limeba, tāds razals. Cerams, ka tur nav rusas nekādas apakšā un viss ir čotka. Jā, riepa stāv diezgan taisni. Un pirmais iespējas viņam, wow, vienalga, ka kārba neiet. Nu labi, tas nav vienalga, bet nu. Un kā redzat, pneima tur, līdz ar to ar pneimu nebūs jādarbojas. Nu ko, atbraucām pie Vaļeras, nākamo mašīnu atvedām. Jā, nu kā pirmā iespēja. Офигенно labs džipiņš, X5, legenda. Jā, tā kā pirmais iespējas ir labāks nekā gaidījām, nekā stāstījām, jo pneima turēja. Atpakaļ gaita, kur teica, ka nav šoferis, tomēr ir, sūdīga, bet ir. Varbūt ar eļu tiks galā. Bremzē tikai viens rāds. Bet jauni bremžu diski stāv rekur. Vispār nav iznosa viņam. Jā, kopsumā svaigs, interesants aparāts. Aprakstu par šo auto apskatu es jums iefilmēšu, kad būs gatavs. Un vēl interesanti lieta parādīšu. Pirmkārt beidza dūmot. Dubultē izpūtēja apakšā. Šitais ir īstais izpūtējs. Normāls tunings, ne? Tā kā tā, kam interesē, pa cik šis aparāts paņēmās, cik maksāja visi izdevumi, kā viņu taisīt, pa cik tirgosies. Ja grib kaut iegādāties, droši ejiet Denisam kanālā Motorhunters, tur būs video, TikTokā pie viņa. Droši rakstam, skatāmies, sekojam. Tā kā aprakstā būs, ja kam interesē, būs tirgošanā. Pat cik mēs vēl īsti nezinām. Kosmos būs. Jā, tipiski kosmos, bet ar tādu auto bez rūsas ir vērts arī maksāt 7+. Tā kā tā, labi, dzenam nost un braucam, mēģināšu. Cerams, nenositīšos, jo bremžu nav. Cik smuka saulete mums pa ziemu spīt, un Arturs brauc uz leju bez bremžu. Bremžu nav! Ručniku rau, tas taču ir Beha. Labs? Viens rauks bremzē. Ko es gribu pateikt? Neviens pikselis nav izdedzis. Tas ir brīnums ar tādu prabiegu. Jā, un piekar arī nekas baigi negrib. Jā, nekas negrib idzeļņaka vispār. Koks arī viss vesels. Ne, čotka, tačka. Vienīgi sabiednieku vajadzas ielikt, jo te ir, redzat, lupatnieks pagaidām. Braucam pie Vaļeras, labākais meistars Behas. Nu ko, X-u aizvedām, kā redzējāt. Viņi palika starā, tas jau ir labi. Turpinājumu par to mašīnu redzēsiet manā kanālā un arī pie viņa. Bet es atbraucu jau nākamajam auto. Un tas mums ir Discovery's Land Rovers. Par skaistu viņu tiešām nenosauksi. Bet savu odziņu viņam ir. Kādā safari tūkstnesī džungļos iebraukt vai offroadā. Cilvēks izmantos medībām, lauksaimniecībā. Kā tev šis aparāts? Tas diezgan liels. Skaists?
Nav gluži tas skaistākais, bet... Brauktais vadi, jā. Nu, redzēs. Defekts, sajuga defekts. Cena padārga, bet stāvoklim jābūt labam pārējiem. Tā kā, nu, iešu pēc atslēgām, skatīsimies, kas un kā. Tagad būs jautra braukšana. Ar vinču krauties negribēsies. Nu, ko mēģinam?